mēs it kā ieejam Dieva dotajā, dāvinātajā dzīvē, kura pēc dzīvības saņemšanas sākas ar kristību pavēlē izteikto apliecinājumu, ka Kristus, Dieva dēls, ir pie mums līdz pasaules galam. Par Dievu mēs runājam daudz, bet tā īsti vārdos neko daudz nevaram tomēr izteikt. Pirmās galvenās definīcijas, un iznāk, ka mēs runājot par viņu, pamatā jau runājam paši par sevi. Un Pāvils saka, neizprotams viņa tiesas un neizdibināmi viņa ceļi, kas gan ir izpratis Dievu prātu. Lūk, ar šo cenšanos viņu saprast, mēs arī nodarbojamies. Bet šodien mums tiek piedāvāts runāt par viņa triesvienību. Kas vēl sarežģītāk varētu būt? Bet tad nepietiek ar to, kā es teicu, tās galvenās lietas. Dievs ir labs. Viņš mīl visus cilvēkus un sagaida, ka cilvēki arī viņam atbildēs ar to pašu. Patiesībā, ja mēs to saprotam, tas jau ir daudz, jo šajā atziņā ir iekļauts galvenais. Dievs ir dzīvs, un viņš mani mīl. Bet ja nav Kristus nopelna, tad ar laiku rodas jautājumi, kā tad izpaužas tā viņa mīlestība? Kāpēc pasaulē ir tik daudz ciešanu, tik daudz nesaprātīgu rīcību, kas galīgi nesaistās kopā ar vienu visu varena valdītāja klātbūtni mūsu dzīvē? Pasaule ir sašķelta, sadalīta un šķeļas aizvien vairāk, un nekādi nevar saprast, kur Dievs ir tajā laikā, kad cilvēki dara muļķības un noziegumus. Kad viņi izmanto Dieva vārdu, lai paši gūtu labumu sev, un pat tad, kad viņi atklāti zaimo un noliedz Dieva esamību. Vienreiz ir daudz jautājumu, bet atbilde uz tiem vienmēr būs viena. Dievs tomēr ir pie mums vienmēr, un viņš darbojas visās svētās trīsvienības spēkā, kā Tēvs, Dēls un kā Svētais Gars. To izsaka tas viņa vārds, kuru šodien šajā svētku dienā mēs dzirdējām introita lasījumā. Un arī citas reizes esam to dzirdējuši. Es esmu tas kungs, un tas ir mans vārds, un savu varu es nedošu nevienam elkam. Lūk, tieši cīņa par varu un ietekmi par cilvēku dvēselēm šajā pasaulē rada visas nelaimes. Un šai cīņai, lai kā tā arī izpaustos mūsu reālajā dzīvē, sākums vienmēr ir meklējums pie ļaunā valdnieka, kas atrod neskaitāmas iespējas ienākt cilvēku prātos, domās. Tikai mēs to visu laiku redzam mainīgu. Te kā vēlēšana cīņa lozungus, te kā apmelojums, te kā pamatojums, kas der visām dzīves situācijām, un vēl varētu turpināt kādus veidus piesaukt. Bet šie introita vārdi skan kā Dieva mūžīgās varas apliecinājums, un tas palīdz mums aizvien no jauna atgriezties, kad esam nesapratnē, ne pa labi, ne pa kreisi, ne pa baltiem, ne pa sarkaniem. Atgriezties un ieraudzīt to sākuma punktu, vārdus, kas būtu kā atspēriens mūsu tālākajā ticības ceļā. Trīsi vienībā. Parasti mums ir tā, ka mēs redzam, ka krievu valodā ir viss skaidri pateikts. Voskresēnie ir augšām celšanās diena, katru svētdienu.
Ziemassvētki ir Rojģestvo Hristovo un viss tur ir saprotams, bet triecienīgi ir trojica. Un kas? Beidzot viens latviešu vārds, trīsi vienībā, kas izsaka šo Dievu darbību tik daudz, cik cilvēkam tā var būt saprotama. Dievs ir klāt pie katras dzīvības rašanās, jo viņš ir dzīvības devējs. Viņa iedibinātie likumi ir tie, kas uztur pēc tam, kā uzturētājs, viņš ir uztur pasauli tajā nepārtrauktajā, mainīgajā daudzveidībā, tajā skaistumā, ko mēs redzam, mostamies sev apkārt katru vasaru, kas ir baudāma acīm, ausīm, smaržai, visus tos saulrietus un rīta miglas redzēt, novērtēt. Tas nav nemaz banāli, jo tā mēs redzam Dieva radītāja darbību, kas sniegsies līdz pat pasaules galam. Un pietiek iejaukties cilvēkam ar savu nepārdomāto rīcību, neatvērt laikā kādas hidroelektrostacijas slūžas, ja jau viņas redz sabūvētas visur, kur, un veseli apgabali slīkst plūdos. Un atkal kāds jautās, kā tad Dievs to pieļāva? Tik briesmīga nelaime. Savukārt, Dieva dēla darbība ir vienīgā, kas bija redzama. Viņam ienākot pasaulē kā glābējam no grēka un no nāves varas, un šodien šo labo vēsti, šo evaņģēliju, kas ir iespēja mūs glābt ticībā, mēs uzņemam kā barību savas garīgās dzīvības uzturēšanai. Un tā diena pēc dienas visa mūža garumā mainās, transformējas, pieaug šī mūsu izpratne. No sākuma jaunībā, kad mēs ienākam ticībā, mēs esam pārsteigti par tām izmaiņām, kuras sniedz gara pasaule, kas mums negaidīti atklājas. Un tad mēs tajā brīdī esam dedzīgi un gatavi izmainīt ne tikai savu dzīvi, bet arī visu apkārtējo. Un tas ir jāizmanto, jo katra viena cilvēka aizrautība iekustina arī citus. Un tiek saglabāts līdzsvars, jo kāds cits jau papriecājies par šo gara spēku un klātbūtni, ir sācis jau ar to aprast un norimt. Un arī tas ir tas Dieva iedibinātais ritms, līdzīgi kā pavasara atmoda, kas parādās miedarbībā vienam cilvēkam ar citiem, jo ar gadiem, kad mēs sākam nojaust par to, ka ar paša cilvēka spēkiem vien nevar visu izkustināt, iekustināt, izmainīt, ka visas lietas nāk no viņa, caur viņu un uz viņu, tad mēs sākam aprimt. Bet lai tās nekļūtu, lai tas nebūtu par apstāšanos, mums ir dota šī svēto sadraudzi, kur mēs esam tik dažādi kopā, jo ir jau arī paši vecākie starp mums, kuri ir pieredzējuši ticībā, ienākam vairākas paaudzes, un viņiem ir ļoti daudz ko teikt, un bieži vien tas sakāmais nav nemaz tas priecīgais, jo viņi redz, kā cilvēkiem tas deguns aizvien vairāk grīdā iet. Un tādēļ viņi saprot, ka vienīgais, ko cilvēks pats var izdarīt saviem spēkiem, ir dot godu tam kungam, jo viņa spēkos ir viss. Un šī lielā gudrība ir ielikta šīs dienas dievkalpojumā, gan vārdos, gan tajā idejā, domā. Ir tikai jāsadzird un jāpieņem tie vārdi, kas skan ikreiz, un ik pa laikam mēs arī cenšamies tos atkārtot un skaidrot un pateikt, un šeit pat mums apkārt ir tagad izlikti, uzrakstīti
šie te vārdi, gan vakarēdiena, gan ticības apliecības un tēvreizes tāpat, lai mēs saprastu, ka tie ietver vairāk nekā vienkārši mēs palaižam tos garām norunājot. Katru reizi, lai mēs tos runātu dievkalpojumā ar patiesu atmiņu, tā, kā tas skan gods, lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Gods Dievam augstībā. Un tad mēs šodien dzirdējām svētības vārdus, kuri skan katra dievkalpojuma noslēgumā. Šos svētības vārdus, ko sauc par Ārona vārdiem, tādēļ, ka tas kungs šos vārdus dod Mozum, tātad tas iznāk pirms 3,5 gadu, un tie nāk kā atbilde Mūzes brāļa Ārona lūgumam, kad viņš tiek aicināts kalpošanā. Ko lai es saku savai tautai? Tai neapmierinātai tautai, kura saka, tur Ēģiptē pie faraoniem mēs smagi strādājam, bet mums ēst deva. Mums gulēt, kur bija. Tagad esam tuksnesī. Nav mums te nekā. Mēs nevaram šito vairs izturēt. Un Āronam tiek uzticēts vadīt jūdu tautas draudzi. Un tādēļ mēs šos vārdus arī saucam par Ārona svētību. Un vienmēr pieņemam to, protams, kā paša Dieva svētību, kura tiek pasludināta ne tikai, kā pēc dievgalva, teiksim, ejiet ar mieru, bet šeit tā ir sadalīta vairākās pakāpēs, kas izrunājot, izsakot, pieņemas aizvien spēkā un paplašinās. Arī tādā veidā tiek parādīta šī Dieva trīsvienīgā darbība pār mums, kas ietver sevī visas dzīves jomas, visas cilvēka darbības sfēras un bezgalīgās iespējas. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Svētība. Kas ir svētība? Tā ir Dieva klātbūtne. Un no tās arī izliet viņa sargāšanu, svētī un pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu. Tā ir viņa atklāšanās mums. Tās ir tās lūgšanas piepildīšana, kuru mēs tik karsti vēlamies, lai mēs varētu saprast, sajust viņa paredzējumu, viņa domas mūsu gaitās. Tā ir svētā gara darbība, kas apgaismo mūsu prātu. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums. Un beidzot, trešajā kārtā ir viņš paceļ savu vaigu, savu godības klātbūtni uz mums. Un tas ir iespējams vienīgi tad, ja viņš redz tevi personīgi. Un šie svētības vārdi tieši to arī apliecina, ka tas kungs katram ticīgajam, katram svētajam personīgi dod savu atziņu, caur ko viņa dzīvē ienāk miers un paļaušanās. Lūk, mēs redzam, ka, lai ietu Dievu noliktos ceļus, mums ir jāsako viņam gan ar prātu, saprotot un zinot viņa labās vēsts uzdevumus un nozīmi, gan ar sirdi, ticot un paļaujoties, ka svētā gara vadība runā uz mums skaidri un saprotami. Tomēr Dieva darbību nevar ielikt formulās un teikt, ka tā vienkārši tāda, kāda ir fiziskā pasaule, kurā tāpat spēks izsauc pretspēku, labais ļauno. Tieši tādēļ pirmais, ko Dievs atklāja, ir tas, ka viņš ir dzīva, garīga persona. Un ar to viņa darbība ir pakļauta izmaiņām, kas nāk caur apsolījumiem un piepildījumiem. Un šī viņa iespēja ir dota, lai mēs atjaunojam savu saistību ar viņu kā radītāju caur Kristus kā glābēja žēlastību.
Dievs ir pieļāvis arī mūsu nepaklausību, lai pār visiem apžēlotos, bet tas nenotiek automātiski. Sekojot kādiem fizikas likumiem, kad vajadzētu noskaitīt 100 vai pat 1000 reizes kādas īpašas lūkšanas, un arī šie Ārona svētības vārdi paši par sevi neko nemaina cilvēka dzīvē. Tie darbojas, ja tā var teikt, tikai tad, ja tiem līdzi nāk Dieva paša svētība. Un katra svētība ir Dieva svētā gara darbība, kas var nākt tikai tad, ja cilvēks tic un to pieņem. Tieši tā notiek ar kristības derību, kurā cilvēks beidzot satver pats sev vai savam mazajam bērniņam domāto sasaisti ar Dieva vadību, kas pēc tam paliek pie viņa uz visu mūžu. Reizēm cilvēki jautā, vai tad tomēr nevajadzētu pilnībā ūdenī pagremdēties, tā kā tur Jordānā aizbrauc un tad liek pārkristīties, lai tad tā būtu pēc tam kristīts. Tā vienkāršākā atbilde ir atkal un sākas par Dieva klātbūtni. Ja viņš būtu klāt tikai tajā mazajā ūdens saujā, ko es vakar lēju vienam bērniņam uz galvas, tad tik vien tā Dieva kā tai saujā. Tad bija jāsāk smaidīt, ja mēs gribam saprast, ka Dievs ir vienā ūdens saujā. Tad jau mums gribētos, lai viņš tomēr apņem kā upe un veldzē mūs. Viņš nāk pie mums garā, un ar ūdens daudzumu viņu nevar izmērīt. Viņa mīlestība patiešām ir bezgalīga, tāpat kā viņa upuris nav izmērojams, bet tas nāk caur viņu. Un mēs dzīvojam ar viņu, un savas cerības mēs liekam uz viņu. Tādā Dieva godības apziņā un atziņā, lai mēs svinam tālāk šo dievkalpojumu, un lai šī viņa darbošanās atziņa pie mums ir arī grūtajos brīžos, kad mums nav atbildes uz saviem ikdienas jautājumiem. Un lai mēs to atceram arī tajos prieka brīžos, kad ļoti gribas pašiem sevi vai kādu citu cilvēku celt goda vietā un teikt un slavināt kā visu panākumu autoru. Tikai viņam, tam kungam, lai gods ir mūžīgi. Un zem šiem vārdiem var parakstīties, un vienmēr tos ir teicis un atkārtojis, un tiem pievienojies arī mūsu draudzes mācītājs Ingūns Daugsts, kura dzīves jubileju mēs šodien atzīmējam. Ir arī mācītāja kalpošanā brīži, kad liekas, ka spēki ir zuduši. Un ir brīži, kad liekas, es esmu kādu uzvaru izcīnījis. Tad vienmēr lielākais stiprinājums ir apzināties, ka visas atbildes nāk no viņa. Un lielākais noslēpums, ja jums liekas, ka mācītājiem visas atbildes ir uz priekšu zināmas, tad man jums jāatklāj, ka arī mums šīs atbildes nāk atkal daudzreiz mūžā no jauna, it kā jau zināmais. Tāpat kā katram no mums. Tā kungs apliecina, ka patiesi visu laiku ir pie mums. Lai Dieva svētā gara vadība un svētība ir pār mūsu mācītāju Ingu arī turpmāk. Un viņu sveicot, lai skan dziesma, cik brīnišķīgs tavs vārds. Āmen.